mazliet paceļosim. Aizceļosim uz Japānu, Okinavu, precīzāk uz Tokunosimas salām. Koraļi ir sena, dzīva organiska viela, ko daļēji tropu jūrās veido sieki dzīvnieki, ko sauc par koraļu polipiem. Koraļu gabalu parasti veido daudzi koraļu polipu bijušās mājas. Kad viens polips mirst, otrs veido savu māju uz pirmo. Tas notiek slāni pēc slāņa, līdz veidojas liela masa, kas pazīstama kā koraļu rifs. No tā var iegūt koraļu kalciju, lai ražotu daudzus uzturu bagātinātājus. Un mūsu slaveno koralmaiņu. Koraļu kalcija priekšrocības var uzlabot ķermeņa veselību kopumā. Un pats koralis ir bagāts ar daudz dažādiem minerāliem un vitamīniem, ko mēs arī laika gaitā izskatīsim, lai gan koraļi radušies pirms simtiem tūkstošu gadu, tie nekādā gadījumā nav miris minerāls. Tie ir pilnīgi ar dzīvību un aktivitātēm. Noteikti turpināsim šo tēmu, jo mums iet projekts Izmaini savu dzīvi 90 dienās. Tagad iet latviešu valodā un 15. sākas krievu valodā. Noteikti sekojiet un iesakat arī citiem, ja vienkāršāk sakot, ja vēlaties uzlabot veselību, ko esmu jau arī izdarījusi, eju strauji uz priekšu, un tā ir mana dzīve tagad, protams, un noteikti nekautrējieties un rakstiet.